Čāņas, šodien taisīšu tagu, kurā man ietegoja Paula Dundure. Paldies. Tags saucās Es mīlu pavasari. Es gribēju šo video uztaisīt bišķi radošāku, bet man nesanāca. Es mēģināšu kādu skaņu ir. Man baigi patīk, kā gaisma spīd. Varbūt arī nepatīk. Laikam, ka patīk gan. Baigi dzirdās vēju, bet es gribēju taisīt video ārā. Pastāc, ka smukas paulītes bija. Un rauksti. Sakam, filmāšu iekšā. Arī gribu pieminēt to, ka es bišķi šoreiz aizrāvos ar kosmetiku. Man baigi patīk. Man dažreiz aiziet ciet. Man patīk. Forši dažreiz izmainīt kaut ko. Tātad, pirmais jautājums ir mīļākās pavasara naglakas. Es īsti nešķiroju produktus par ko es krāsoju pavasarī vai ko es velku pavasarī. Parasti, kad man gribās, to es arī daru un velku. Šīs mīļākās naglakas tieši šajā brīdī, un tieši šajā brīdī ir pavasars, ir šīs te divas naglakas. Es viņu parādīšu smukāk tūlīt. Viena ir tāda pelēka krāsa, saucās Skyscraper, kas man ļoti, ļoti patīk. Viņa ir pelēka. Naglaks ir no Kinetics. Nākošā naglaka arī ir tādā pašā tā kā. Viņas ir ļoti līdzīgas, bet viena ir pelēka un otra ir brūna. Un otra saucās Madness. Man ļoti patīk šādas pamatkrāsas un ir tīpaši pelēka. Nākošais jautājums. Mīļākais lūpu produkts šajā pavasarī. Man ir divi mīļākie šobrīd, kur otrs. Tātad, pirmais ir, kas man ir virsū tagad. Tonālā krēma krāsas. Lūpu krāsas, ka šī ir ļoti rozā, bet viņa ir ļoti, ļoti spilgta. Nu, viņa tā kā tas rozā ir ļoti tieši rozā. Un nākošais, kas man patīk, kad es negribu nekādus lūpu spīdums neko likt, ir šis te no The Body Shop lūpu sviests. Es arī parādīšu to plānāk pastrādu. Un kas man viņā patīk, ir tas, ka viņš ir balts iekšā, bet viņas ir tā kā lūpu balzāns, bet viņam bija šī spīdumi iekšā, kas man baigi patīk. Tātad, nākošais ir mīļākā pavasara kleita. Es to viņu parādīšu, bet man īstenībā nepatīk kā video izstāst, bet viņa ir ļoti smuka kleita, bet es nezināju, pavasara kleita, jo man bija diezgan augsti ārā ar viņu. Man taitiņi ir virsū, bet man viņa ļoti patīk, bet man patīk ar leggingiem virsū, ļoti forši izstāst. Nākošais jautājums ir mīļākie pavasara ziedi. Mani mīļākie pavasara ziedi, kā? Man patīk narcisus un kā otru sauc? Hiecintas. Hiecintas, laikam bija. Jo viņas smuks maržā, manuprāt. Nākošais jautājums ir mīļākie pavasara aksesuāri. Es nelieku daudz aksesuārus. Vienīgais, kas man ir šis te, kas man ir visu laiku virsū uz rokas. Un es tikko atradu somā šos te auskarus. Bet reāli no aksesuāriem šis ir vienīgais, ko es visu laiku, visu gadu valku. Īstenībā, nē, man ir aksesuāri, man ir mīļākās saulesbrilles, un parādīšu. Es šitās pirku TK Maxi, ja jūs esat Īrijā, Anglijā, nezinu, kur citur. Viņš ir no Steve Madden, bet es viņu nopirku. Skatījos mājaslapā īstenībā viņas Steve Madden saulesbrilles maksā par no 30 līdz 40 eiro paundi, neatceros. Un es viņus nopirku tikai maksīju par 13 paundiem. Un šīs ir vienīgās saulesbrilles, kuras man nav kauns vilkt virsū. Man tiešām patīk viņas tas, jo man ir ļoti dīvaini sejas forma un nekas nepiestāv manai sejas formai. Tātad, nākošais jautājums. Par kādiem pavasara trendiem es esmu visvairāk sajūsmā? Ja godīgi, es
pilnīgi nevienam trendam nesakoju līdzi. Tas, kas ir veikalā un tas, kas man patīk, to es arī pērku. Es pat nezinu, kas tagad ir modē. Tātad nākošais jautājums ir mīļākā pavasara svece. Es bieži nededzinu sveces, bet, ja es dedzinu, tad parasti man ļoti, ļoti patīk tās smaržīgās, kuras, vēlāk tev gribas vent no viņām. Tās ļoti saldinās. Parasti, kā viņas tur sauc, nezinu, tur zīmesērka, tur kaut kādi cepumi. Jā, un... Bet man arī ļoti patīk tās... Es aizmirsu, kā viņas sauc, bet viņas smaršo tā kā tikko būtu izmazgāta veļa. Tā arī man baigi patīk. Vienkārši ļoti svaiga svece. Arī patīk, no Ikeas ir arī sveces, un ļoti patīk tā sarkanā, kas ir zemeņu. Īstenībā nav. Ne, parasti sarkans ir zemeņu. Man patīk sveces visādas. Tātad nākošais jautājums ir mīļākās pavasaras smaržas. Man nav tādas mīļākās pavasaras smaržas, man ir vienīgās smaržas, kāds man vien ir DKNY. Un šīs ir vienīgās, kuras arī lietoju. Tur vispār nav nekas iekšā. Tas nozīmē, ka es vispār lietoju smaržas. Man patīk mans svaigais, naturālais aromāts. Tātad nākošais jautājums ir mīļākais pavasara dzēriens. Man likās, ka man bija kaut kas jauns, ko es biju izmēģinājis, ko es gribēju pateikt. Bet mīļākais dzēriens, ko es vienmēr dzeru, šis dzēriens. Parasts ūdens, kurš ir atspirdzinošs. Viņam ir gāzīts burbuļi iekšā. Es nezinu, baigi daudz tējas īstenībā dzeru. Zaļās tējas, visas tējas esmu zaļās izdzērusi. Viņam patīk viņas dzert, kad es esmu pēdus vakariņas. Vai arī kaut ko smagnēt, man patīk dzert zaļo tēju, jo tad man liekas, ka man paliek vieglāk vēderam. Bet es nezinu, vai tā. Es nezinu, man vienkārši garšo zaļā tējas, es esmu izdzērus tā kā. Nākošais jautājums ir, kāds ir pavasaris tavā dzīves vietā? Vot šito es aizmirsu nofilmēt. Bet no kadriem, kā jūs redzēsiet, un no tā, ko es teikšu, jūs sapratīsiet, ka ir silts, bet nav silts. Ārā spīd saule, bet tas ir vienkārši acu apmāns. Īsumā ārā ir pīgi augsti. Arī vispār pēdējās dienas visu laiku līt lietus. Šodien no rīta arī vajadzēja līt lietumu. Tā, 11. jautājums. Kas pavasarī patīk visvairāk? Kas tev pavasarī patīk visvairāk? Kas man pavasarī patīk visvairāk? Es nezinu. Vienkārši patīk saulīt, biežāk sāk spīdēt un paliek siltāks. Un tas nozīmē, ka drīz būs vasara. Tas man patīk. Tā. Kāda ir tava pavasara plāni? To parādīšu. Viens no maniem pavasara plāniem ir nolikt braukšanas teoriju. Jā, pirms vasaras es to gribētu izdarīt. Bet runājot par braukšanu, es sakarā ar to, ka es dzīvoju ārpus Latvijas, es dzīvoju Īrijā, un es nezinu, man kāds būtu interesanti mošs, ja jūs gribētu zināt manu, kā es sākšu braukt un visus manus piedzīvojumus. Šeit tā visa sistēma ar to braukšanu, kā dabūt tiesības ir bišķīt savādāka, tāpēc, ja jums interesēs, varētu uztaisīt bišķīt video par to. Un tad, kad sākšu braukt, arī varētu parādīt viens no maniem lielākajiem plāniem, kur es gribu uztaisīt, izdarīt. Vēl kāds pavasara plāni? Es nezinu, laikam taisīt biežāk video, jo man ir jau 200 abonenti, kas ir īstenībā pār 200, kas ir vēl vairāk. Es nezinu, forši. Tā kā man patīk, kad cilvēki sāk komentēt video un uz ko atbildēt. Es nezinu, man interesanti. Man patīk.
Rakstiet komentāros, ko jūs gribat redzēt no maniem tā, lai man ir vairāk video, ko es varu jums sataisīt. Un labi, tad davai. Tā līdz nākamajam video. Čau!